Sveiks, Erika! Sveicināti! Tu esi Bauskā iesniedzis kolektīvo iesniegumu imigrācijas jautājumā. Var pastāstīt, kad tas bija? 16. datumā decembrī iesniedzu pašvaldībā sarakstu ar organizēt pašvaldības, lai viņas organizē cilvēku, kā teikt, diskusiju attiecībā par bēgļiem. Diskusija un balsošana, ja? Jā, balsošana. Var parādīt, dokumentā ir iesniegts Bauskas pilsētas domai. Datums ir šeit, 16. decembrī. Jā. Cik daudz ir parakstījuši šo kolektīvo iesniegumu? Šo kolektīvo iesniegumu parakstījuši 120 cilvēki, kuri tiks paraksti savākti. Ja? Līdz ar to varēja pat vai vairāk, bet pat cik vēl strādāja, un līdz ar to tādēļ arī mazāk iznāca savākt. Bet cilvēki ir daudz atsaucīgi, ja? Viņi saprot, kad lieta ir nopietna, kad pašvaldības vadītājiem būtu par to arī, kā teikt, jārēģē vairāk. Būtu tautas namā jārīko diskusiju, bet kā tas vēl virzīsies tālāk, to mēs nevaram zināt. Bet mēnešu laikā viņi izskatīs šo lēmumu. Tā tev pateica, ja? Jā, tā man pateica pašvaldībās taisnība, jā. Saka, Erika, vairākās pašvaldībās pašvaldību domas atteica iedzīvotājiem kopā ar iedzīvotājiem veidot šo sabiedrisko apspriešanu. Ko baušķinieki domā darīt, ja arī Bauskas iedzīvotāji saņems atteikumu? Ja mēs atteikumu saņemsim, tad līdz ar to mums pašiem būs jārīko šī diskusija kopā ar iedzīvotājiem Bauskas. Tad rīkosiet, rīkosiet paši bez domas. Rīkosim bez domas, tā centīsimies. Un tā kā nolemsiet, tā arī būs, jā? Tā mēs esam nolēmuši. Jā, labi, paldies.